Trešā cīņa mums ir pēc MMA, tātad cīņas bez noteikumiem. Cīņa smagajā svaru kategorijā līdz 94 kg. Lūk, pirmais šīs cīņas dalībnieks Viktors Bargans. 22 gadu vecs sportists no Moldovas. Un tagad arī mainieks, kā zinām, liepainieks Romans Skiba. No Liepājas ļoti pieredzējis sportists. Tad Viktors Bargans, tikai 21 gadu vecs sportists no Moldovas, bet jau amatieru MMA čempionātos ir bijis medaļnieks gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. Ļoti gara auguma sportists, 1,94 centimetri. Tad MMA cīņas bez noteikumiem redzam, kā cimdi ir atšķirībā no boksa cimdiem. Nu, parādās, ka šajā cīņā mēs redzēsim daudz arī cīņas elements, cīņu parterī, tad uz grīdas. Un lūk arī mainieks Romans Skiba. 26 gadus vecs sportists, ļoti pieredzējis. Romans Skiba vairāk kārtējis Latvijas kickboks čempionāta medaļists, kā arī 2012. gada Latvijas Grappling Grand Prix uzvarētājs. Grapplings arī tāds cīņas paveids, universālās cīņas paveids, kurā tiek tātad savienot visi cīņas elementi, gan metieni, gan sāpi, gan žņaudzošo paņēmienu. Lūk, arī Viktors Bargans, redzam, 1,92 centimetrus garš, nu svars nedaudz ir kļūdais, svars Barganam ir 94 kg. 26 gadu vecais liepainieks Romans Skiba! Lūk, arī Romans Skiba. Redzam, 26 gadi, 1,84 cm, 93 kg. Nu, ja svarā abi sportisti ir apmēram vienādi, tad 10 cm auguma pārsvars ir Moldovas sportistam, kā arī 5 gadus vecāks ir Latvijas sportists. Lūk, viņš mūsu ekrānos Romans Skiba. Tad šajā cīņu veidē ir atļauts viss, ir atļauts sitieni ar rokām, kājām, cīņas tehnika, tad metieni, cīņa parterī, sāpju paņēmieni, žņaudzošie paņēmieni. Nu, varētu teikt, visuniversālākais cīņu veids ir MMA, vai no angļu valodas tulkojot Mixed Martial Arts. Cimdi redzam ļoti minimāli. Šie cimdi ir domāti vairāk, lai bokseri nesavaino savus rokas, nekā lai nesavaino pretinieku. Kājas ir pliks, uz kājām nekā nav. Nu, mēs, protams, zinām un esam sekojuši līdz tādiem MMA pasaules zvaigznēm, kā laikam pēdējo gadu spilgtākais cīkstons no Krievijas Fjodors Jemeļjaņenko, tagad arī viņa brālis Aleksandrs cīnās. Pavisam nesen cīnījās pret laikam mūsu Latvijas spēcīgāko šī veida cīkstonu Konstantīnu Lāčplēšu Gluhavu, kurš starp citu arī tika aicināts uz mūsu turnīru, bet atteicās vienu iemeslu pēc, jo viņam ir līguma saistības ar lielāko Krievijas un iespējams Eiropas šī sporta veida organizācija M1, un kurā notiek tagad prestižais turnīrs. Un fināls, kurā Konstantīns ir kvalificējies, notiks oktobrī, tāpēc, protams, Konstantīns nevarēja riskēt, lai mēnesi iepriekš nedod Dievs dabūt kādu traumu un nepiedalīties galvenajā savā turnīrā. Tāpēc atteicās, bet bija ar mieru cīnīties, teica, ja būtu nedaudz citu datumu šim turnīram, tad ar lielāko prieku piedalītos. Tā cīņa ir sākusies. Redzam, uzreiz kājās ienāk Latvijas sportists, neizdodas Barganam Moldovā, tad viņi pārmest pāri un sākās cīņa parterī. Tad ir atļaut arī sitienu parterī, bet sitienu tikai ar rokām. Sportistiem atrodoties parterī nevar sist ar kājām. Tagad Romans Skiba centīsies iziet uz sāpju paņēmienu. Visdrīzāk satverot Moldavu roku, vai arī nonāk tādā pozīcijā, kad varēs
atrodoties virsū pretiniekam izdarīt sitiens ar rokām. Uzzinām, ka Moldāvijas sportistiem ir ļoti bagāts cīņas tradīcijas, tāpēc jāparedz, ka sportists no Moldavas, neskatoties savu jauno tikai 21 gadu vecumu, iespējams ļoti labi cīnās parterī, prot cīnīties. Moldāviem vienmēr ir bijuši ļoti spēcīgi gan brīvā, gan grieķu romiešu stila cīkstoņi, kā arī pēdējos gados judo ļoti attīstīts šajā valstī ir. Tāpēc, protams, cīņas tradīcijas, jāsaka, Moldāviem, protams, ir bagātāks nekā Latvijā, bet, pašreiz redzam, ka parterī augšā atrodas Latvijas sportists. Tad nav Moldāvam tik vienkārši tikt ārā no Latvijas sportistu satvēriena. Šī ir arī 3 raundu cīņa. Katrs rauns ir 3 minūtes garš, tāpat tā kā amatieru boksā. Bet, jāsaka, šeit, protams, cīnoties šajā parterī, ļoti daudz spēks un izturības pretinieki zaudē, tāpēc ļoti grūti, protams, ir. Redzam, joprojām cīņa ir parterī. Neviens no sportistiem nav vēl iegājis tādā pozīcijā, lai varētu satvert kad pretinieku roku vai kāju vai pāriet uz nožņaudzošo paņēmienu, kā arī nav ļoti pārāk izdevīgā pozīcijā, lai izdarītu sitienus. Jāsaka, ka MMA, protams, ir ļoti interesants cilvēkiem. Tad cīņas ekspertiem, tie, kas saprot cīņu, tie, kas saprot tas, kas notiek parterī, kas notiek cīņā uz grīdas. Bet, arī ļoti dinamisks cīņas ir MMA, kad sportisti arī bieži atrodas tātad stājā. Beidzies pirmais rauns, ņemot vērā to, kad kājās pirmais iegāja un uz grīdas nogās pretinieki Romāns Skib, kā arī visu raundu praktiski atradās augšpusē parterī. Šo raundu var diezgan droši ierakstīt mūsu Latvijas sportistam. Ļoti fiziski spēcīgiem un izturīgiem jābūt MMA cīkstoņiem. Ja mēs atminam vēl kāds izcils tāds šī sporta veids sportists, protams, viens no tādiem celmlaužiem, pirmajiem čempioniem Amerikas Savienotajās valstīs bija brazīlietis Rois Gracie. Kā arī tāda amerikāņu izcils sportisti kā Dan Severns, Ken Shamrocks, Chucks Liddels, Jeffs Monsons, pavisam nesen bijušais Rīgā. Mums sācies otrais rauns. Arī Horvāts Mirko Krokops Filipovičs, kurš, atkal sportisti nonāk parterī, bet šoreiz augšpusē jau atrodas Moldāvs. Tagad skatīsimies, kā būdams apakšā spēs ar savu pretinieku tikt galā Latvijas sportists un ko parterī būdams augšpusē spēs izdarīt Moldāvs. Moldāvs cenšas atrauties un izdarīt sitiens ar rokām. Ļoti aktīvi tagad uzsāk Bargans savas darbības. Un tagad, ar rokām cenšas izpildīt žņaukšanas paņēmienu Moldāvas sportists. Jā, grūti pašreiz nākās mūsu Latvijas sportistam. Bet kājas, redzam, ir sakrustots apkārt virs Bargana muguras latvietim, tāpēc arī tas ir priekšrocība tādā ziņā Latvijas sportistam. Jā, cenšas atrauties no Skibas Bargans un izdarīt šos spēcīgos sitienus ar rokām. Un pēc iespējas tuvāk pie sevīm piespiež viņa Skiba, neļaujot atrauties Moldāvam, redzam kā tagad. Un tādā veidā neļaujot izdarīt sitienus.
Tad vēl nedaudz vairāk pa minūti atlicis ir otrajā raundā. Labi, veiksmīgi izdara sitiens Bargans. Ja šoreiz, un lūk, gandrīz vai piecēlās jau kājās sportists, bet tagad atkal nonāk apakaļ parterī un nu jau augšā ir Romans Skiba. Uz traucē Tross, man liekas, kad ātrāk tiks apturēts cīņa. Jā, cīņa tiek apturēta. Tad šādā momentā, kad abi bokseri nonāk zem ringa trosēm un vairs nav iespējams normāli cīnīties, sportisti tiek nobīdīti tieši tādā pašā pozīcijā, kāda viņi atradās pirms cīņas apturēšanas, tiek nobīdīti uz ringa vidu un no tās pašas pozīcijas cīņa tiek turpināta. Jā, nu, joprojām parters, bet nu jau ringa, raunda atvainojos izskaņā, augšā atrodas jau Romans Skiba. Esam nedaudz atlicis otrajā raundā. Tad vienu punktu noņem Viktoram Barganam, par kuru paskaidrošu pa sitienu ar kāju. Atrodoties parterī, abi sportisti atradās parterī un šajā stāvoklī sitiena kājām ir aizliegta. Bargans to izdarīja. Nu, diemžēl šo raundu varēja ierakstīt Moldavas sportistam, bet zaudējot šo punktu, domāju, ka visdrīzāk tiks ierakstīts neizšķirts. Līdz ar to joprojām vienu punktu, visiespējamāk. Nu jā, pirmo raundu diez vai ierakstīja Moldavam, joprojām vadībā būs Latvijas pārstāvs Romans Skiba, bet mums atlicis ir vēl trešais rauns. Kurš būs arī izšķirošs, jo cīņa, redzam, ir ļoti sīva, ļoti līdzīga. Visi izšķirs beidzamās 3 minūtes. Dārgie draugi, pēdējais trešais izšķirošais rauns. Kurš? Viktors Bargans? Tad vēlreiz atgādināšu, šis ir pirmais tituls, ne tikai Latvijā, pirmais turnīrs ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā, The Ring Stars, tad Ring zvaigznes, kur organizējusi ir sporta biedrība Fighter Elvis Promotion, kurā Latvijas cīņu veids spēcīgākie sportisti cīnās pret titulētākiem, spēcīgākajiem sportistiem no Eiropas un pasaules. Šī vakar galvenā cīņa būs par Latvijas starptautiskā čempiona titulu boksā smagajā svarā profesionāļiem, tad līdz 91 kg. Arī par vakanto titulu, kurā baušinieks Arturs Kuļikausks cīnīsies pret ļoti spēcīgu bokseru Juriju Kajembre Kalengu no Kongo Demokrātiskās republikas. Boksers, kurš iekļūst pasaules 30 spēcīgāko pasaules smagsvaru reitingā. Bet mums trešais izšķirošais rauns pēc MMA noteikumiem. Atkal sportisti nonākuši parterī un atkal augšā ir Latvijas pārstāvs liepainieks Romans Skiba. Pieredzējis sportists. Tagad neizdevīgā pozīcijā priekš sevi nonāca Moldavs. Ja parterī jūs kājas nav virs pretinieka, tad jūs ļoti grūti kontrolēt. Un tagad labi sitiens sērija no augšas izdara Skiba, bet atkal izdodas piespiesties viņam klāt Barganam. Tad, ja jūs kājas nav virs pretinieka kājām, kad viņš ir virs jums ir grūti kontrolēt pretinieku, un tāpēc, protams, jūs nesat. Lūk, izdodas izrauties Barganam, un nu jau uz grīdas atkal nonāk sportisti parterī, bet nu jau augšā atkal ir Viktors Bargans no Moldovas. Jauns, bet redzam ļoti meistarīgs un pieredzējis sportists. Tikai 21 gadu vecs ir Viktors Bargans. Spēcīgs sitiens pa ķermeni izdara Bargans. Pusminūte atlikusi ir trešajā izšķirošajā raundā.
Ļoti līdzīgi, ļoti sīva cīņa. Starp diviem arī vien otru cienījamiem pretiniekiem. Arī tad tiek pārbīdīti pretinieki no zem ringa trosēm. Un beidzies trešais rauns. Nu, neskatoties uz to, ka trešajā raundā augšā parterī, augšējā pozīcijā ir Moldavs Viktors Bargans. Ļoti grūti man būs noteikti personiski pašam šīs cīņas uzvarētāji. It kā dominējoši augšējā pozīcijā atradās Romans Skiba. Arī vienmēr nonākot parterī, Romans Skiba bija tā iniciators. Viņš bija tas, kas iegāja kājās, tad izdarīja paņēmienu priekš tā, lai sportisti nonāktu uz ringa dēļiem. Iespējams, ka kaut kur pārsvars ir Liepainiekam. Nu, jāatceras arī, ka otrajā raundā, kur ļoti veiksmīgi aizvadīja Moldavs, tomēr raunda beigās Moldavam tika atņemts šis punkts par neatļaut izdarīt sitienu ar kāju parteru stāvoklī. Nu, skatīsimies, burtiski pēc dažām sekundēm tiks noteikti šīs interesantās saspringtās MMA cīņas uzvarētājs. Ļoti līdzīgi cīņa, tiešām apgrūtinos teikt, kurš būs uzvarētājs. Nu, manuprāt, jā, nedaudz vairāk, tomēr varētu būt, ka dominēja šajā cīņā parterī Liepainieks Skiba. Lūk, viņš mūsu ekrānos. Bet, nu, skatīsimies. Katrā ziņā es domāju, ka gan viens, gan otrs sportists ir pelnījuši uzvaru. Ļoti iespējams, ka būs neizšķirts. Principā es pat laikam varētu noslēgt uz neizšķirt iespējams. Bet, nu, kā teikšu, pats esmu boks pārstāvs, tāpēc iespējams kaut kāds nians šajā cīņā parterī. Varbūt neesmu tik liels speciālists. Tad vienprātīgi. Мнением судей с результатом, результату 30-28, 30-28, 30-27 uzvaru šajā tad divreiz pa 2 un vienreiz pa 3 punktu. Romans Skiba, Liepājā! Romans Skiba, tad mainieks. Nu, pilnīgi iespējams, jā, pilnīgi iespējams. Romans Skiba, kā jau teicu, bija iniciators nonākšanai parterī, tad viņš darīja šos paņēmienus, kas nogādāja Viktoru Barganu uz grīdas, kā arī dominēja parterī. Atvainojos. Un tāpēc iespējams ar pavisam nelielu pārsvaru Liepainieks arī uzvarēja šajā cīņā. Bet, nu, katrā ziņā domāju, ka tā ir pilnīgi pelnīta uzvara.